Ir tikai daži punkti, kurus es vēlētos izcelt. Lai sāktu, jo es zinu, ka šorīt ziņās tika ziņots par zemestrīci Venecuēlā, man bija iespēja šodien agrāk parunāt ar Delci Rodrīgesu, pagaidu prezidenti. Mēs, protams, gaidām, mēs jau mobilizējām meklēšanas un glābšanas komandas no Fairfax apgabala Virģīnijā un no Losandželosas. Būs arī citas komandas, kuras mēs pievienosim. Tā ir viņu visteidzamākā vajadzība šobrīd – meklēšanas un glābšanas darbi. Viņiem ir daudz sabrukušu ēku, tāpēc būs nepieciešama liela palīdzība, lai izraktu šos gruvešus. Turienes lidosta ļoti bojāta, vai ne? Tāpēc mums būs jāpaļaujas uz kara departamentu, lai nosūtītu resursus uz turieni. Un mēs arī palīdzam ar gaisa attēliem, īpaši piekrastes rajonos, kur viņiem nav pilnīgi priekšstat par to, kāda ir bojājuma vai ietekme. Tās ir akūtās īstermiņa vajadzības nākamajām 48 līdz 72 stundām. Jo meklēšanas un glābšanas operācijās jūs mēģināt sasniegt cilvēkus, kamēr vēl ir iespējams izglābt viņu dzīvības. Viņi ir aprakti zem drupām. Ir arī citas valstis, kas reaģē, katarieši jau ir piedāvājuši palīdzību, jo mēs ar viņiem runājām arī agrāk šodien. Jā, arī Salvadora ir piedāvājusi palīdzību un vairākas valsts reģionā, tostarp Čīle un citas ir sazinājušās ar mums, lai paziņot un palīdzētu to īstenot. Virzoties uz priekšu ar šo reaģēšanu, ar īstermiņa reaģēšanas un atvesaļošanās posmu, otrais posms, protams, būs noteikti viņu akūtākās un ilgtermiņa vajadzības. Kāda ilgtermiņa palīdzība viņiem būs nepieciešama? Mums būs labāks novērtējums tuvāko 48 stundu laikā, kad būsim uz vietas un kad Venecuēlas varas iestādes precizēs mājokļu bojājumus. Kur izmitināt tos, kuriem nav kur doties? Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu atjaunot viņu sakarus, internetu un telekomunikācijas? Mums arī būs jāpārvalda gaidāmais privāto ziedojumu pieaugums. Es varu iedomāties, ka būs daudz cilvēku no Amerikas Savienotajām valstīm un organizācijas no Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs jau esam sazinājušies ar dažām no galvenajām labdarības organizācijām. Bet es zinu, ka vietējā līmenī, īpaši tādās vietās kā tur, kur es dzīvoju Dienvidfloridā, būs daudz cilvēku, kur vēlēsies palīdzēt, sniegt atbalstu, un mums vienkārši jāatrod veids, kā iesaistīties un nodrošināt loģistisko atbalstu tam. Turklāt mēs jau esam aktivizējuši savus katastrofu reaģēšanas komandas valsts departamentā un mūsu humānās palīdzības centienus. Tas ir kaut kas, ko mēs ļoti labi paveicām Jamaikā pēc tās vētras, un tas ir kaut kas, kam mēs patiešām esam gatavi arī tagad. Es jau esmu runājis ar sekretāru Heksetu. Kara departamentam šeit būs jāuzņemās liela loģistikas loma, jo viņiem ir iespēja nokļūt grūti sasniedzamās vietās. Šobrīd Karakas lidosta ir bojāta, viena no skrejceļiem ir saplaisājusi. Bet kara departaments spēja nosēdināt lidaparātus. Šādās situācijās mums tas būs nepieciešams, tātad mums būs pilnīga valdības atbilde, tā būs liela, ātra un efektīva. Un, protams, mēs esam saziņā caur mūsu vēstniecību uz vietas. Es ticu, ka gandrīz visa mūsu komanda tur ir uzskaitīta, un, protams, amerikāņi ir drošībā. Pēdējais punkts ir tas, ka mēs zinām, ka šobrīd Venecuēlā atrodas Amerikas pilsoņi, tāpēc mēs arī esam ieviesuši parastos procesus, lai viņi varētu sazināties ar mums, ja viņiem būs nepieciešama palīdzība vai atbalsts. Šīs vizītes laikā mums bija ļoti produktīva tikšanās. Es zinu, ka jūs to dzirdat bieži, bet šī patiešām bija lieliska tikšanās ar Persijas līča valstīm. Viņi dalījās ar konkrētām bažām un svarīgām idejām. Lielākā baža ir tā, ka viņi patiešām vēlās tikt informēti par katru soli sarunu laikā, gan tehniskajā, gan politiskajā līmenī. Mēs vēlamies viņu iesaisti. Katra ir noderīga kā starpnieks, taču visu šo valstu viedokļiem ir jābūt atspoguļotiem. Mēs nepieņemsim lēmumus vai neuzņemsimies saistības, kas kaitētu mūsu Persijas līča partneru labklājībai, stabilitātei vai drošībai. Tāpēc katrā posmā mēs izveidosim pastāvīgu saziņas sistēmu, lai viņi par lietām neuzzinātu no mēdījiem. Bez apvainojuma viņiem tas ir jādzird tieši no mums un jābūt iesaistītiem cik vien iespējams mums virzoties uz priekšu. Un tas bija kaut kas, par ko mēs šodien runājām. Viņiem ir vēl daži konkrēti jautājumi. Viena lieta kļuva skaidra. Ir pilnīgi skaidrs, ka Persijas līča valstīs nav nekāds atbalsts jebkāda veida nodevai, maksai vai jebkādai samaksai par starptautisko ūdeņu izmantošanu. Prezidents skaidri norādīja, ka tas nenotiks, tas nebūs daļa no tā, tas nevar būt daļa no tā. Viņš to vēlreiz skaidri pateica vakar ovālajā kabinetā preses konferencē, un es atkārtoju šo punktu, kas bija labi uztverta ziņa arī mūsu partneriem šeit, kad viņi to dzirdēja. Tātad viss kārtībā, ejam tālāk. Un jūs teicāt, turpiniet. Savos komentāros šorīt jūs pieminējāt, ka vienošanās ar Irānu gadījumā tas notiks uz volta rēķina. Jā, protams.
Vai vēlaties redzēt manu seju? Jā. Atvainojiet, varat turpināt. Savus komentāros šorīt jūs teicāt, ka nav vienošanās ar Irānu. Tas tā teikt nāks ar likmi uz Persijas līča valstu interesēm. Vai tas nozīmē, ka sarunās ar Irānu jūs risināsiet jautājumu par pilnvarotajiem un draudiem Hormuza šaurumam, kas pat, ja tas netiek slēgts, ietekmē jūras satiksmi? Satiksme un arī pilnvarotie? Jā, saskaņā ar saprašanās memorandu tajā ir minēts miers reģionā un neiejaukšanās neatkarīgu valstu suverenitātē vai interesēs. Nu, tieši to arī nozīmē pilnvaroti. Viņi iejaucās valsts suverenitātē. Ka, piemēram, jūs dodat naudu Hezbollah, lai tā darbotos kā konkurence Libānas suverēnajai valdībai, jūs iejaucaties viņu politikā. Kad jūs sponsorējat milicijas Irākā, jūs to darat, jūs iejaucaties Irākā. Kad jūs sponsorējat, ziniet, Hamas, hutiešus vai jebkuru citu, jūs iejaucaties šo valstu suverenitātē. Tātad tas ir iekļauts. Memorands paredz sarunu par šiem jautājumiem, jo tas ir būtiski. Šī tēma noteikti tiks apspriesta, jo gal galā šajā reģionā nebūs ne miera, ne stabilitātes, kamēr valstu suverēnās robežās darbosies nevalstiski spēlētāji, kurus finansē Irāna. Paldies. Kāds ir jūsu komentārs par strīdu starp Irānu un Omānu attiecībā uz kuģošanas drošību šajā svarīgajā Hormuza šauruma reģionā? Jā, tagad mēs esam nonākuši līdz punktam, kur, piemēram, jūs dzirdat, ka irāņi saka vienu, bet patiesībā notiek kaut kas cits. Ko es gribētu visiem pateikt, mums ir skaidrs, un tam jābūt skaidram arī jums, ka Irānas sistēma turpinās radīt maksimalistisku retoriku. Viņa liks cilvēkiem uzstāties televīzijā un oficiālajos medijos ar paziņojumiem, bet mums nav tik svarīgas viņa preses konferences. Mūs interesē, vai kuģi patiešām pārvietojās. Ja kuģi pārvietojas tā, kā tiem vajadzētu, tad tieši to mēs arī izvērtēsim un reaģēsim. Ja no otras puses šī retorika tiks pavadīta ar reāliem draudiem un kuģi nekustēsies, tas būs līguma pārkāpums un mums ar to būs problēmas. Tāpēc mēs novērojam nepārtrauktu kuģu plūsmu. Šajā gadījumā šis maršruts kalpo Startautiskās jūrniecības organizācijas vadītajiem evakuācijas centieniem, un tam ir jāturpinās. Kamēr tas turpināsies, viņi var rīkot tik daudz preses konferenču, cik vēlās. Ja tas apstāsies, tad mums būs problēmas. Paldies! Omāna apņēmās, ka netiks iekasētas nekādas maksas vai nodevas, atkārtot apliecinot, ka nav ieinteresēti šādā sistēmā pat pēc 60 dienu ilgušām sarunām. Nezinu, vai tā jau ir izdota, bet mums ir kopīga deklarācija no mūsu sanāksmes, kas to padara pilnīgi skaidru. Tāpēc vēlos atkārtot punktu, ko jau iepriekš minēju, ja gadījumā nebijāt atklātajā daļā. Maksas un nodevas ir viens un tas pats. Jāmaksā, lai izietu cauri. Nav svarīgi, vai to sauc par maksu, nodevu vai ziedojumu. Tā ir nodeva. Tā mēs to definējām, šis ir startautisks ūdensceļš. Nav nevienas nācijas uz zemes, kas atbalstītu nepieciešamību maksāt par šaurumu šķērsošanu. Un padomājiet par to šādā veidā. Tas pat nav iespējams. Pieņemsim, ka mēs pilnīgi sajūtu prātā un izlēmtu piekrist nodevas vai maksas mehānismam. Kā tas darbotos? Tas nav iespējams. Jo kāds būtu sekas, ja nemaksā? Ja kuģis saka, es nemaksāšu, tā nav nodeva, to nevar iekasēt, saņem pa pastu, tos apšauda. Ja šaus un nogremdēs kuģi, neviens cits vairs nekustēsies. Šāda veida sistēma ir neapdomīga un neiespējama. Labāk aizmirst šo ideju jau tagad. Mēs jau esam bijuši ļoti skaidri. Var to saukt par maksu vai nodevu, sauc kā vēlies. Ja viņi iekasēs maksu par šaurumu izmantošanu, mēs to neatbalstīsim. Mēs to necietīsim un nepieļausim. Šajā jautājumā telpā valdīja vienprātība. Kungs, Slepiņi. divas lietas par Venecuēlu. Vai jau ir noteikta dolāra summa palīdzībai, vai arī vēl ir par agru? Vēl ir ļoti agrs. Mēs zinām, ka viņiem tas ir nepieciešams. Ar savu pieredzi dzīvojot Dienvidu Floridā un pārdzīvojot viesuļvētras, kas skāra Karību reģionu, esmu iemācījies, ka ir jāuzgaida, lai redzētu, kādas būs vajadzības. Visteidzamākā prioritāte šobrīd ir meklēšana un glābšana, jo ir ļoti svarīgi izvilkt cilvēkus no drupām 48 stundu laikā, lai viņi varētu izdzīvot. Tāpēc tā ir pirmā lieta, uz ko mēs reaģēsim, tad mēs izvērtēsim, kas vēl viņiem ir nepieciešams. Es pieņemu, balstoties uz to, ko zinu par šāda veida situācijām, ka viņiem būs nepieciešama pajumta. Kā jūs īstermiņā izmitināsiet visus šos cilvēkus? Tātad mums būs labāka izpratne par to, nav pagājuši pa 12 stundas. Vēl nav konkrēti skaitu, bet prezidents ir pilnībā apņēmies atbalstīt Venecuēlu. Un otrkārt, vai jūs zināt, vai kāda daļa no katrā iesaldētās naudas ir tikusi pārskaitīta? Nē. Jau zinām? Es par to neesmu informēts. Domāju, ka neviens mūsu sistēmā to nav teicis.
Nezinu, vai jūs domājat kādas ziņas, bet līdz šim mēs nezinām ne par kādu naudu, arī neesam atļāvuši nekādu pārskaitījumu. Labi, vai nauda joprojām ir tur? Cik man zināms, jā. Tā ir mūsu izpratne. Labi, ja nav vienošanās par to, labāk, lai viss paliek kā ir. Par šodienas tikšanās rezultātiem ar karali. Tā bija ļoti pozitīva. Mēs atnācām pirmkārt, lai veidotu ilgtermiņa attiecības. Mēs šeit esam jau gadu desmitiem, tāpēc tas nav nekas jauns starp mūsu valstīm. Tātad, protams, kā vienmēr, vienkārši izteikt pateicību par visu, par atbalstu, ko viņi mums sniedz šī konflikta laikā. Un otrā lieta ir vienkārši atkārtot tos punktus, kurus minēju jums. Proti, mēs, protams, esam Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Ja mēs varam panākt vienošanos ar Irānu, kas būtu laba visiem, mēs to vēlamies izdarīt, mēs to izdarīsim. Mēs dosim visas iespējas, lai tas izdotos. Bet arī, lai būtu skaidrs, ka mēs neko nedarīsim un ar neko nepiekrītam. Par ko viņi nav informēti? Par ko viņi nav informēti? Par ko mūsu partneri reģionā nav informēti? Par ko mūsu partneri reģionā nav saskaņoti? Un kas jebkādā veidā varētu apdraudēt viņu drošību un stabilitāti. Tātad, lai viņus nomierinātu par šiem jautājumiem, tieši tos pašus jautājumus, kurus mēs izvirzījām CCG sanāksmē. Kungs! Godātie sekretāri, vai GCC sabiedroto sanāksmē kāds no viņiem apņēmās sniegt ieguldījumu šajā $300 miljārdu atjaunošanā? Nē, tas netika apspriests. Es gribu teikt, ka šis atjaunošanas jautājums ir ļoti tālu priekšā. Un tas ir kaut kas, kas jūs zināt, tiks risināts attiecīgajā brīdī šajā procesā. Bet to neviens nav apspriedis. Jūs sakat, ka nospraužat savas sarkanās līnijas gan attiecībā uz Hormuzu, gan kodolprogrammu. Jā, Irāna šos nosacījumus noraida. Kāds būtu nākamais Vašingtonas solis? Skatieties, prezidentam ir vairākas iespējas. Ja Irāna atkāpsies no sava solījuma, vai ja Irāna izlems, ka nevēlās vienošanos, cerēsim, ka tā nenotiks. Mēs nevēlamies, lai tā notiktu, dosim diplomātijai visas iespējas darboties. Mums ir laba komanda, kas pie tā strādā. Tātad, ja tas neizdosies, prezidents zina, kādas ir viņa iespējas. Bet, ziniet, es neatspriedīšu ar jums, kādas ir šīs iespējas. Bet prezidenta rīcībā ir daudz iespēju. Armand. Viņš izmantoja ļoti tiešus izteicienus. Lai raksturotu Irānas vadība jūs sauca par jūs. Jūs viņus saucāt par teokrātiskiem trakajiem. Vai jūs joprojām redzat to šodienas vadībā? Redziet, nav tā, ka es tam ticētu. Tas ir fakts. Es domāju, Irānas sistēmu vada garīdznieki, radikāli garīdznieki. To vienmēr ir vadījuši viņi un joprojām viņi to vada. Ņemot to vērā, mums arī jārisina šīs situācijas ģeopolitika. Un tad ir jautājums, vai viņi ir mainījuši savu domāšanu vai pieeju attiecībā uz savām attiecībām. Jā, attiecībā uz ASV un kaimiņiem dosim iespēju, lai tas darbotos. Bet varbūt tas ir mainījies. Es nesaku, ka tas ir mainījies. Es saku, ka prezidents vēlās noskaidrot, vai tā ir, un ja tas ir mainījies, mēs to uzzināsim. Bet mēs to neuzzināsim pēc tā, ko viņi saka. Mēs to uzzināsim pēc tā, ko viņi dara. Mēs vērtēsim viņus pēc viņu rīcības un pārbaudīsim šo hipotēzi, lai redzētu. Skaties, neviens nav teicis, ka tas būs viegli. Mēs zinām, ka cilvēki šī valdības augstākajos līmeņos joprojām seko tai pašai teoloģijai un domāšanai kā agrāk. Taču ir politiskie sektori, kas šķiet elastīgāki un gatavi dialogam. Un tieši ar viņiem mēs vedam sarunas. Redzēsim, kā tas viss beigās attīstīsies. Pagājušajā mēnesī prezidents Trumps draudēja bombardēt Omānu, ja viņi noteiks nodevas Hormuza šaurumā. Šodien jūs teicāt, ka nevienai valstī nevajadzētu uzlikt nodevas dabiskajos šaurumos. Kādas šobrīd ir divpusējās attiecības ar Omānu? Vai jūs esat pārliecināts, ka viņi nespēlē spēlītes? Spēles attiecībā uz šo pašu jautājumu. Mūsu attiecības ar Omānu ir labas. Es domāju, galu galā nebūs nekādu nodevu vai maksas, nebūs nekādu. Un viņi ir parakstījuši. Zini, viņi šodien bija sanāksmē un teica, ka neatbalsta maksas ceļu sistēmu. Tātad tas ir labi, ļoti labi. Man tiešām jāvaicā, jo pirms dažām nedēļām bija draudi bombardēt Omānu, tad neizskatījās, ka viss būtu kārtībā. Es varu runāt tikai par šodienu, un šodien sanāksmē viņi teica un parakstīja, ka nebūs nekādu nodevu vai maksas ceļu, un tāpēc es domāju, ka tā ir laba ziņa, ka viņi ir parakstījuši. Godātais sekretāri, runājot par Venecuēlu, tur notika stabilizācijas process. Jā, acīm redzot, tam bija milzīga loma tajā. Vai jūs uztrauc, ka šī zemestrīce varētu kaitēt šim procesam? Es par to neuztraucos. Mēs baidamies, ka tur varētu būt aprakti cilvēki, un mēs vēlamies viņus izglābt. Dažiem ir radinieki zevā. Bet neatkarīgi no tā mēs vienmēr reaģējam uz humanitārajām krīzēm, it īpaši mūsu puslodē. Mēs tagad koncentrējamies uz to. Zemestrīces nav paredzamas un nav plānotas, bet mēs uz to reaģējam pozitīvi. Mēs esam priecīgi redzēt, ka arī citas reģionu valstis mobilizējas.
Es gribu teikt, tas ir Salvadora un prezidents Bukele, kuriem nebija labas attiecības ar Venecuēlu, bet viņš nekavējoties nosūtīja meklēšanas un glābšanas komandu, lai sniegtu palīdzību. Tagad koncentrēsimies uz cilvēcīgo pusi. Ir cilvēki, kuri ir cietuši un gūši ievainojumus, daži ir miruši, citi gūši smagus ievainojumus, un daži joprojām ir iesprostoti gruvešos. Koncentrēsimies uz to. Par to, kā tas iekļaujas plašākā stabilizācijas procesā, es nedomāju, ka mēs to skatāmies no šāda skatpunkta. Acīm redzam, tas ir solis atpakaļ. Bet mēs to pārvarēsim, un es ticu, ka Venecuēla izies no tā stiprāka, neskatoties uz traģēdiju, ar kuru tā šobrīd saskaras. Godātais sekretāri, memorands nenorādīja gadus, kuros Irāna nedrīkst attīstīt kodolieročus. Vai galīgajā vienošanās ir jābūt skaitlim? Es to nenovērtēju. Tāpēc nelakta, kāpēc saprašanās memorandā tas nebūtu. Tāpēc, ka saprašanās memorands nav galīgā vienošanās. Memorands tikai izveido struktūru un parametrus sarunām. Un nav šaubu, ka kā daļa no šīm sarunām tiks apspriesti ļoti konkrēti nosacījumi, piemēram, gadi un ierobežojumi. Tas ietver arī mehānismus, kā tiks veikta pārbaude un izpilde. Bet vai ir skaitlis? Šorīt notiks sarunas starp Persijas līča sadarbības padomi un Irānu un Irāku attiecībā uz Hormuza šaurumu. Vai jūs atbalstāt šāda veida? Kas tas ir? Mēs tikko šorīt dzirdējām, ka notiks sarunas starp Persijas līča sadarbības padomi, Irānu un Irāku attiecībā uz Hormuza šaurumu. Vai jūs atbalstat? Es par to nezinu un neesmu redzējis šo ziņojumu, tas šodien ar mani netika apspriests, tāpēc es nevaru komentēt. Sekretāri runā. GCC ir... Vai GCC strādā pie kāda tieša līguma ar Irānu, lai mazinātu spriedzi? Es nevaru runāt par šo valstu divpusējām komunikācijām. Es pieņemu, ka viņiem vienmēr ir bijusi saziņa un katra šajā ziņā ir bijusi galvenais starpnieks. Attiecībā uz mūsu saprašanās memorandu, kurā mēs būsim iesaistīti, šodien mēs apspriedām, ka būs mehānisms, jo tagad tas tiek izmantots visam. Bet būs izveidota sistēma, kur katrā procesa posmā attīstībai notiekot, gan tehniskajās, gan politiskajās diskusijās ap MOU, tie tiks iekļauti. Mēs nodrošināsim, ka viņi ir informēti par visu, kas tiek apspriests, par visu, kas tiek apsvērts, un mēs varēsim saskaņot viņa viedokļus un intereses ar mūsējiem šajā ziņā. Daudz no štatiem ir cietuši raķešu uzbrukumos. Ieskaitot Bahreinu Barēmu. Nesenajā, jā. Ak, bet nebija pieminēts. Ak, teiks tajā saprašanās memorandā. Nesenajā, jā, bet tas netika pieminēts tajā saprašanās memorandā. Ko jūs teiktu par to? Ko jūs teiktu par to? Redziet, es domāju, ka ir pārpratums. Saprašanās memorands nav jābūt izsmeļošam. Būtībā tas nosaka sarunu pamatus, tāpat kā to darīja saprašanās memorands. Bija konkrēti punkti par šaurumu tūlītēju atvēršanu, bet galu galā tas nosaka noteikums sarunu procesam. Šajā procesā es iedomājos, ka daudzas lietas tiks apspriestas. Attiecībā uz GCC viņi šodien pieminēja kaut ko, kas viņiem ir ļoti svarīgs. Viņi vēlas kaut kādu finansējumu atjaunošanai, viņi ir cietuši zaudējumus, viņi vēlās, lai šie zaudējumi tiktu kompensēti. Tāpēc es iedomājos, ka kā daļa no saprašanās memoranda procesa un kā daļa no viņu iesaisti šajā procesā ar mums, šādi jautājumi noteikti radīsies, vai ne? Iesim. Jūs itāļu kolēģis atcēla tikšanos, pirms jūs atbraucāt šeit. Sakarā ar spriedzi starp Trumpu un premjerministri Meloni, vai jūs apspriedāt šo tēmu, vai jūs runājāt ar savu kolēģi? Es runāju ar viņu pagājušajā piekdienā. Tas bija piekdiena vai sestdiena, kad viņi nolēma nebraukt. Vairāk līgumi par kritiskajiem minerāliem un citiem jautājumiem jau ir saskaņoti un drīzumā tiks parakstīti. Man ir, ziniet, labas attiecības ar viņu. Viņš man piezvanīja, teica, ka nebrauks uz Miami, es jau braucu šurp, tāpēc viss sanāca. Žēl, ka pasākums tika pārtraukts. Es domāju, ka viņiem vajadzēja atbraukt tāpat, bet mums jau bija līgumi, ko parakstīt. Mēs to jau parakstīsim drīzumā, tikai jāatrod vieta, kur to izdarīt. Vai pēdējais var pāršķirt lapu un atjaunot uzticību starp sabiedrotajiem? Jā, es domāju, par attiecībām ar Itāliju nav šķēršļu militārā vai citā līmenī. Acīm redzot, prezidents ir neapmierināts. Viņš jūt, ka tā nav tikai Itālija, bet arī citas valstis. Kad mēs saskārāmies ar draudiem, īpaši pret Eiropu, daudzas Eiropas valstis neieņēma nostāju un nerīkojās pietiekami. Tostarp, diemžēl, arī Itālija. Bet mums būs ar to jātiek galā. Bet viņa viedoklis par to ir bijis ļoti skaidrs, tam nevajadzētu nevienu pārsteigt, viņš to ir atkārtojis, vakar atkal pateica, viņš ir, un šie jautājumi tiks apspriest NATO samitā pēc dažām nedēļām. Pagājušajā nedēļā viceprezidents Vans sacīja sanāksmi telpā, ka reizēm prezidents Trumps kļūst neapmierināts, jo katru reizi sanāksmi telpā ir sanāksme ar prezidentu un viņu. Ko tu dari šeit sanāksmi telpā? Salāks teica, ka prezidents Trumps dažreiz kļuva neapmierināts, kad vien Izraēla un Libāna tuvojās vienošanās panākšanai.
Izraela palaida kaut kādu bumbu, kas nogalināja civiliedzīvotājus Beirūtā, un tas nelikās produktīvi. Daudzi republikāņi, es atradu šos komentārus kongresā. Nepiemērot. Ko tu par tiem domāji? Tātad viena no lietām, kas notika, bija tā, ka mēs patiesībā to izdarījām. Pagājušajā piekdienā mēs atkal aktivizējām uzraudzības mehānismu, kas bija neaktīvs. Tagad galva ir apjukums un Libānis. Diemžēl pagājušajā piekdienā mēs atkal aktivizējām uzraudzības mehānismu. Pēc incidenta mēs vairs nepieņemam trešo personu vārdus. Mēs varam redzēt, kvalificēt un kvantificēt, kas patiesībā notika. Vakar, piemēram, 2 bruņoti Hezbollah vīrieši automašīnā tuvojās Izraēlas postaņiem, un izraēlieši reaģēja uz šo situāciju. Ja tas būtu noticis pirms nedēļas, ziņās būtu tikai tas, ka 2 libānieši tika nogalināti izraēliešu rokās. Tagad mēs zinām, kas patiesībā notika. Mēs skaidri redzējām attēlos, ka 2 bruņoti vīrieši, kas nepiederēja Libānas armijai, radīja draudus kontrolpunktam. Tas pilnībā maina visu salīdzinot ar to, ko mēs iepriekš saņēmām. Turklāt šodien ir 3. diena. Zini, mēs esam dažas stundas priekšā šeit. Šodien būs 3. dienas sarunām starp Libānas un Izraēlas varas iestādēm. Vakar mums bija ļoti laba diena. Es ticu, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai panāktu apusēji izdevīgu vienošanos, nodomu vienošanos starp abām valstīm, kas, manuprāt, sāk iezīmēt daudzsološu nākotni. Tas būs process, tas prasīs zināmu laiku, tas prasīs daudz darba. Bet es saku, ka pirmo reizi 30 gadu laikā Libānas suverēna valdība runā tieši ar Izraēlas valdību. Tieši ar viņiem mēs vedīsim sarunas un strādāsim, nevis ar Hezbollah. Hezbollah nav Libānas valdība. Libāna ir valdība, tā ir demokrātiski ievēlēti līderi. Viņiem ir suverēns tiesības runāt un aizstāvēt Libānas tautas intereses. Mēs vēlamies Libānai mierīgu nākotni. Tas ir visu šeit esošo vēlēšanās. Godīgi sakot, mums būs pozitīva interešu vienošanās vai nu šodien vai tuvākajās dienās. Mēs esam daudz strādājuši, lai to panāktu. Mēs ceram, ka šodiena būs diena, kad varēsim virzīties uz priekšu dažos jautājumos, kuros vakar izdevās panākt progresu. Vai jūs piekritāt viceprezidenta viedoklim? Nē. Es jau to pastāstīju par procesu, ko mēs šobrīd veicam, un tas arī viss. Mēs uzzināsim, kas patiesībā notiek. Un mēs varēsim godīgi izvērtēt, kas notiek un kas nenotiek. Diemžēl pēdējās nedēļās bija tikai neskaidrība par to, kurš ko skāra, kur un kāpēc. Es domāju, ka tagad šī problēma ir izcināta un atrisināta. Tāpēc es uzskatu, ka tas mums sniegs lielāku skaidrību par šo procesu. Vienkārši padarīsim šo jautājumu pilnīgi skaidru. Cik liels ir domstarpības starp jums un viceprezidentu? Par kuru jautājumu? Īpaši par Irānu. Šī administrācija, ļaujiet man jums kaut ko pateikt. Visi šeit ir vienoti ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu. Katrs no mums. Amerikas Savienoto Valstu prezidents ir tas, kurš nosaka mūsu valsts ārpolitiku. Un mūsu uzdevums, protams, ir sniegt padomus, izteikt priekšlikumus, izteikt viedokļus. Bet tas, kuru mūsu valsts tauta ievēlēja, lai vadītu mūsu ārpolitiku, ir prezidents. Prezidents pieņem šos lēmumus, un mēs visi viņa komandā, katrs no mums strādājam pilnīgā saskaņā, ļoti cieši viens ar otru, lai īstenotu prezidenta ārpolitiku. Viss, ko mēs darām, ir tāpēc, ka prezidents ir pieņēmis lēmumu, ka tas tiks darīts. Un viena no lietām, ar ko es visvairāk lepojos, es nevaru runāt par visām mūsu valdības nozarēm, jo neesmu iesaistīts citās jomās, bet viena no lietām, ar ko es visvairāk lepojos, ir tā, ka runājot par ārpolitiku un nacionālo drošību, mums nav drāmas, mēs nespēlējam spēles. Mums ir cilvēku grupa, kas strādā ļoti labi kopā un cieši sadarbojās, lai īstenotu prezidenta norādījumus. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir bijuši labi rezultāti un sasniegumi. Un mēs turpināsim gūt labus rezultātus un sasniegumus. Visiem ir svarīga loma, kas jāizpilda, un visi šo lomu pilda, darot to sadarbībā pareizi. Un es domāju, ka tas labi kalpo prezidentam, un es domāju, ka tas labi kalpo valstī. Protams, viens no viņiem esi tu. Runājot par diskusijām ar Irānu kā galvenajai diplomātai, vai jūs nevēlētos tiešāku lomu šajās sarunās, kuras vada viceprezidenta? Skaties, es domāju, ka tāpat kā jebkurš cits, šis ir muļķīgs vērtējums. Viceprezidente ir otrā augstākā amatpersona valdībā. Tas pierāda, ka mēs šo iniciatīvu uztveram nopietni. Mūsu komanda pie tā strādā, un es esmu šeit, jo viņi devās komandējumā. Mums visiem ir sava loma, un pēc 3 dienām šajā svarīgajā valstī, manuprāt, tas ir muļķīgs jautājums. Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents aiz prezidenta ir otrs ietekmīgākais cilvēks mūsu valdībā. Tas, ka viņš ir tieši iesaistīts šajā jautājumā, parāda, cik lielu nozīmi mūsu administrācija piešķīra šai tēmai. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti pozitīvi, ka viņš ir iesaistīts šajā jautājumā. Kungs sekretār. Jūs zinat, ka visas draudi, kas nāk no Irānas, attiecas uz Hormuzu un tā ietekmi uz jūras satiksmi. Kā mēs varam to izbeigt? Pat ja viņi mēģina to slēgt, tas joprojām ietekmē kuģošanu tur. Tas ietekmē, jo viņi ir spridzinājuši kuģus un izvietojuši mīnas. Tas ir jārisina tieši.
Mēs vēlamies pietam citādi. Daudzi kuģi tagad tur pārvietojās, bet mums ir jāatgriežas pie tā, kāds šaurums bija pirms šī konflikta. Jo tas ir starptautisks kuģošanas ceļš, un tāds tas arī paliks, vienā vai otrā veidā. Sekretāri, vai jūs baidaties, ka sankciju atvieglošana Irānai finansēs tās armiju un sabiedrotos grupējumus? Kāda ietekme Zisiva kungam ir, lai to novērstu? Ja Irāna izmanto šos līdzekļus, lai finansētu grupējumus, raķetes un visu pārējo, tad vienošanās nedarbosies, vai ne? Mēs to zinām, bet ceram, ka tā nenotiks. Pašlaik ir tikai 60 dienu atļauja, lai ļautu sarunām virzīties uz priekšu un redzēt, pie kā tās novedīs. Atkārtoju, ja Irāna patiešām vēlas vienošanos, Amerikas Savienotās valstis ir atvērtas. Ja meitara prezidents to zinās un viņam būs pieejamas citas iespējas. Tikai viens jautājums par NATO. Vakar uzzinājām, ka augsta amatpersona Vašingtonā teica, tādi sabiedrotie kā Itālija patiešām palīdzēja armijām un IVA, kā arī atvēra savas bāzes amerikāņiem. Lidmašīnas, vai ne? Irāna šodien atbildēja un nosauca NATO par līdzdalībnieku. Viņi apgalvo, ka ir atbildīgi par šī kara izcelšanos starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu. Kā? Irāna? Labi, tātad kāda ir tava reakcija uz to? Es vienmēr esmu skaidri norādījis, ka Irāna Eiropai ir vēl lielāks drauds nekā Amerikas Savienotajām valstīm. Irānā jau ir raķetes, kas var sasniegt daļu Eiropas, un tas ir viens no prezidenta neapmierinātības iemesliem. Visi mēdz teikt, ka Irāna nekad nedrīkst iegūt kodolieroču, ka Irānai nekad nedrīkst būt kodolieroču spējas, bet vienīgais, kurš bija gatavs kaut ko darīt šajā sakarā, bija prezidents. Un, kad viņš rīkojās, viņš sastapās ar sabiedrotajiem, kuri mums apgrūtināja mūsu bāzu izmantošanu. Un tad atkal, ja jūs runājat par NATO aliansi, viens no iemesliem, kāpēc es vienmēr esmu stingri atbalstījis mūsu klātbūtni NATO, ir tas, ka tas mums garantē tiesības izmantot bāzes, kas ļauj mums demonstrēt spēku un aizsargāt mūsu intereses. Bet, ja šīs valstis jums neļauj izmantot šīs bāzes, tad tas apšauba visu aliansi. Kas attiecās uz prezidentu, viņš uzskata, ka Irāna ir lielāks drauds Eiropai nekā Amerikas Savienotajām valstīm. Kad viņš rīkojās šajā jautājumā, viņš nelūdza šo valstu militāro atbalstu. Mums viņa palīdzība nebija nepieciešama. Viņš jautāja, vai mēs varam izmantot bāzes, bet daži atteica vai radīja grūtības, kas viņus satrauc un atklāti sakot met ēnu pār cerību, ka NATO tiks pielāgota. Ir jāiet un jāturpina. Par Irāku man interesē, cik ļoti jūs uztrauc Irānas centieni nostiprināt kontroli pār savām sabiedrotajām milicijām tur. Un pat ar šīm sarunām, kāda veida nākotnes draudus tas rada jūsu kaimiņiem? Atkal tas ir piemērs Irānas iejaukšanās citā valstī suverēnajos jautājumos, šajā gadījumā Irākā. Ņemot to vērā, viņam tagad ir jauns premjerministrs, viņš veido valdību, mēs no viņa saņemam pozitīvus signālus, viņš drīz apmeklēs Vašingtonu, lai tiktos ar prezidentu. Un mūsu cerība ir, ka, jūs zināt, mēs turpināsim aizstāvēt suverenitāti, cieņu pret Irākas tautas suverenitāti un nepieļausim Irānas iejaukšanos. Tātad tas būs sarunas temats. Mēs jau esam nodibinājuši kontaktu ar jauno premjerministru. Viņš jau vienu reizi runājis ar prezidentu pa tālruni. Mēs sekojam līdzi. Līdz šim ir bijušas labas pazīmes un dažas labas darbības, ko viņš ir veicis, veidojot savu valdību. Bet, protams, vēl ir daži izaicinājumi. Taču tas ir kaut kas, kam mēs ļoti cieši sekosim līdzi. Labi, pēdējais jautājums, kolēģi, mums jāgatavojas doties. Vēl viens jautājums par GCC valstīm. Kompensācija par nodarītajiem zaudējumiem. Kā to varētu izdarīt? Vai tas varētu nākt no atkausētajiem līdzekļiem? Es tagad nespekulēšu par to, kā tas tiks atrisināts. Es tikai norādīju, ka tas tika pieminēts šodienas sanāksmē. Tas ir viņu interesēs, un mums kādā brīdī būs jārisina šis jautājums. Bet mēs vēl īsti neesam strādājuši pie detaļām, ne? Un kā bija ar Krieviju iepriekš? Par ko? Krievija apsūdz ASV par to, ka tie nav ievērojuši pēdiņās vienošanos vai saprašanos, kas mums bija Aļaskā. Lūdzu, protams. Aļaskā nebija nekāds vienošanās. Aļaskā bija priekšlikums, bet nebija vienošanās. Ja būtu bijis vienošanās, karš jau būtu beidzies. Prezidents un Zeva joprojām ir gatavi palīdzēt veicināt ilgstošu konfliktu izbeigšanu Ukrainā. Katru mēnesi iet bojā 20,000 karavīru, lielākā daļa no tiem ir krievi. Tas ir bijis graujoši Eiropai un īpaši Ukrainai. Ukrainai un arvien vairāk arī Krievijai. Tātad, ja mēs būsim gatavi virzīties uz priekšu un spēlēt konstruktīvu lomu, ja mums tāda būs, apvienojot puses un izbeidzot šo karu, tieši to prezidents ir mēģinājis darīt jau pusotru gadu. Bet Aļaskā nebija vienošanās. Aļaskā tika izteikts priekšlikums, bet nekad nebija vienošanās. Ja tāda būtu bijis izteikta no Savienoto valstu puses, jo tas ir tas pats, ko jūs redzējāt publicētu.